pirms kāda laika mūsējie teica, ka vajag nojaukt visas sliedes. Ar ko tas viss beidzās? Igauni lietuvieši viņus pasūtīja 3 mājas tālāk. Latviešus. Tie, kas nāca ar iniciatīvu, nojauksim sliedes. Kāpēc? Tāpēc, kad Igaunijas prezidents bija Kazahstānā un parakstīja vienošanos par sadarbību ar Kazahstānu, lai Kazahstānas kravas tiktu vestas caur Tallinas ostu. Viņi parakstīja vienošanos, vai ne? Līdz ar to Igaunija neplāno nekādas sliedes nojaukt nost. Plus lietuvieši, viņi, neskatoties to, ka karš Ukrainā jau ilgs gan arī 4 gadus, viņi ved kravas visus šos gadus uz Kaļiņingradu. Bet tie tarifi ir 5-kārši. Viņi iekasē milzīgu naudu no Krievijas, un to naudu novirza, lai dotētu dzelzceļa pārvadājumus iekšzemē, un arī, lai tos tarifus nodrošinot uz Klaipēdas ostu. Un tieši tāpēc, ka viņi pragmatiski skatās uz šīm lietām, viņi saprot, ka agri vai vēl karš beigsies, un Klaipēdas osta ir strateģiska osta, kurai jāsavieno dažādas pasaules valstis, gan Centrālā Āzija, gan Ķīna. Viņi turpina pragmatiski strādāt. Rezultātā Klaipēda ir kļuvusi ne tikai par lielāko ostu visā Baltijā, lai gan viņi bija mazāk pa Ventspili un Rīgu kādu laiku. Tagad ir Klaipēda lielāka nekā Rīga, Ventspils un Liepāja kopā. Un tā ir atbildījā. Mūsu valsti pārvalda idioti, Igaunijā un Lietuvā pragmatiski politiķi.